Mēs dzirdam, ka satiksmes jomā šodien ir viena prioritāte. Tas ir Rail Baltica. Ceļus vairāk nav jābūvē, tas nav nepieciešams, jo viss ies Rail Baltica. Jo, ja mēs apskatāmies kopīgos ciparus, 9,6 miljārdi ir vajadzīgi projektam, tie cipari mainās, bet rupi sakot, 10 miljārdi ir vajadzīgi, 2 bija ieplānoti. Kā mēs nosaksim šos 8 miljārdus, ja Eiropa mums nedos naudu? Un tad ir jautājums, ko par šiem 8 miljārdiem mēs varētu uzbūvēt? Ir divas izvēles. Viens – maģistrāles visos Latvijas virzienos uz Daugavpili, Rēzekni, Liepāju, Ventspili, Vidzemes virziens, visa Via Baltica, 3 joslas vienā virzienā, 3 otrā, un plus vēl citiem ceļiem. Vai viens projekts Rail Baltica, kur mēs savienosim centrālo dzelzceļa staciju ar lidostu Rīga 4 reizes dienā. Pasakiet, tas ir politiski pareizs lēmums, vai tas ir profesionāli pārdomāts? Kurš pieņem šo lēmumu? Lielie projekti apēd miljārdus. Cik Latvijas ceļiem aiziet katru gadu investīcijās? 100, 200, varbūt 300 miljonu atkarībā no fondu pieejamības. Bet tad, kad Rail Baltica tiks uzbūvēts, tad, kad 10 miljārdi tiks aizņemti un notērēt, mēs katru gadu maksāsim 100 miljonu procentu maksājumos, lai 4 vilcieni ar pasažieriem kaut kur vizinātos līdz centrālai stacijai. Jo Briškens saka, ka viņam joprojām prioritāte ir savienot ar lidostu Rail Baltica. Tā kā nāciet un paskaidrojiet, kurš ir profesionāls lēmums un kurš ir politisks. Paldies!